Dzierkals izmanto Daugavīņu kā aizsegu. Freibergs piespēlē vārti! Rodrigo Ābols kūst vārtus. Labi iegāja zonā, Dzierkals nopauzēja, atdeva piespēlē aizsargam un Freibergs ļoti acīgi atrada Ābolu pie tālā vārtu štaba. Redzam vēlreiz atkārtojumā, jā, Daugavīņš arī palīdz šeit Dzierkalam pieturēt ripu, tur uzslīd virsū, Dzierkalam 3 pretspēlētāji. Un Freibergs ar asu precīzu piespēli atrod Rodrigo Ābolu. 3 minūtes un 20 sekundes vēl ir laiks vairākumā. Daugaviņa metiens vārtus stāvs, vēl viens vārti! Roberts Bukarts izvirza vadībā Latvijas izlasi. Spēcīgs Daugaviņa metiens trapa pa vārtu stabu. Un pie atlecošās ripas piekļūst Roberts Bukarts, kas to triec tukšos vārtos. Skaista piespēle Daugaviņam. Redzam vēlreiz šo epizodi. Iebrauc zonā, Mercem aizsarga trapa pa vārtu stabu. Vācargs. Papildu laikā vēl centīsies izveidot uzbrukumu. Arī Daugaviņš iespēja metiens! Vārti! Kaspars Daugaviņš atnes uzvaru Latvijas hokeja izlasē arī otrajā mačā pēc kārtas. Ar kapteiņu nerviem viss kārtībā. Rupja kļūda franču aizsardzības zonā. Daugaviņš pārtver to un augstasinīgi gūst uzvaras vārtus. Jā, kas par svētkiem tagad noslēgumā. Bet mums bija jāpagaida, līdz šie svētki īstenosies. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Jā. Jā, ar Kerča pauzi šeit nomāna Vācargu, iepauzē, un Vācargs ir bezspēcīgs.